Izpildījis ar skariem aplausiem un ovācijām. Tāpēc arī tie, kas, piemēram, amatieru kategorijā ir, piemēram, pusfināla otrā pusē, 10., 12. vietā, vai arī ceturtfinālā 15., 18. vietā pārējot uz profesionālu divīziju, var reāli cīnīties par godalgotajām vietām. Turpinām ar aplausiem. Tas nenozīmē, ka tur ir vājš līmenis nebūtnē. Visi tiesneši ir gatavi. Jā, pirms pārtraukuma saistībā ar bērnu piedzimšanu Edgars ar Elīzu amatieru kategorijā bija nostabilizējušies pusfinālistu, jeb labāko 12 vidū. Bet tagad viņiem godalgots vietas un uzvaras arī profesionāla divīzijā. Un šī vakara favorīta pāris. Nu, lūk, no Itāļa arī rāda ļoti labu sniegumu, un viņiem ir labas iespējas pacīnīties par godalgoto trīnieku. Kā iepriekš teicu, pasaules un Eiropas čempionātā finālistu vidū, un šodien varētu nopelnīt vēl iztrūkstošo godalgoto vietu. Jā, nu Slovākijas pārim savulaik amatieru kategorijā, kurā viņi pavisam nesen salīdzinoši bija. Labākie rezultāti 10. programmā, 4. Eiropas čempionātā, 6. pasaules čempionātā, bet tie amatieros standardējās. Viņi bija tādi nedaudz atpūtušies pēc pusfināla ar jauniem spēkiem. Anglijas pāris šo te tango nodeva labāk nekā iepriekš pusfināla izskaņā Kvikstepu. Un kā jau pusfināla laikā teica, labas iespējas ar Izraels pārim ir sasniegt finālu, un to arī Markus Zivs ar Mariju. Nu, varēs arī iesaistīties cīņā par godalgoto trīnieku. Nu, lūk, sākām ar ļoti spēcīgu pāri, Edgaru un Elīzu. Nu, labi sev parādīja arī lietuvieši. Jā, viņiem interesants sanāca, ka šogad vēl marta mēnesī Lietuvas čempionātā amatieriem viņi bija 3. Un šo pašo 3. vietu bronzas medaļas viņi nopelnīja dažu mēnešu vēlāk profesionāla divīzijā Eiropas čempionātā. Nenoliedzam Lietuvā ir augsts līmenis. Tā kā pāris mēneši Baltaraģim ar Kučiņu skaiti šajā te profesionāla divīzijā. Savulaik bija tāds 4. fināla pāris pieaugušie. Tagad būs drīzumā. Individuāli solo viņi nodejojuši, un tagad sekos kopīgais tango visiem 6 pāriem vienkopus. Un tad aiz kopīgā tango 2 kopīgās dejas, un kā priekšpēdējā 4. tiks izpildīta 2. solo deja. Tā būs Kviksteps. Tā kā tagad tango, lēnais valsts un vīnas valsts visiem 6 pāriem kopā, tad Kviksteps solo pa vienam un visiem kopā, un pašās beigās noslēgumā lēnais fokstrots. Gluži tāpat kā U21 grupai pirms mēneša. Nu, lūk, arī tagad plēc pie pleca sacentušies visi pasaules kausa profesionāla divīzijas fināla pāri. Jā, tikai viens no Itālijas ir šajā finālā. Lipija ar Galben pasaules čempionātā 8. vietas ieguvēja šodien palika tiešais fināla robežas 7. vietā. Augstā 8. vieta korejiešiem. Austrijas duets 9. un 3. Itālijas pāris noslēdza pusfināla 10. Un Alaže lēnais valsts, kas ir fināla iesākumā, tagad nu, lūk, jau ar 2 dejām mūs priecējuši profesionāli divīzijas pāri. Patīkam sekot līdz viņu sniegumam. Un tagad jau virpuļošais Vīnes valsis. Vīnes valsis turpinājumā. Nu, un par atsevišķām vietām arī notiek līdzīgas 2 cīņas.
slavenais Vīnes valstis Under Paris Skies, jeb zem Francijas galvaspilsētas Parīzes debesīm. Lūk, arī jau Vīnes valses ir izskanējis. Un drīzumā jau būs laiks arī solo nākamajai dejai. Lūk, viens no aktīvākiem līdzjūtējiem, tas bija Edgars Ludāns. Tad mēs varētu arī nelielā reklāmas pauzē aiziet, kamēr gaidīsim solo deju. Neliela reklāmas pauzīte.